Tā, dargie draugi, te maz atskaita par Jāņa brīvdienām. 20. jūnijā Latvijas pastā mēs saņēmām sūtījumu, un sūtījumā iekšā ir bišu mātes krātiņos. Sūtīja mums no Kubuļu pagasta viens bitinieks. Bišu mātes cena 4,50 €. Māte, protams, neaplidojusies. Un tā kā nekas mums vēl nav gatavs, mēs šos krātiņus ar bišu mātēm uzliekam vienai saimē, vienkārši virsū, virs sēdziņas, lai būtu siltums. Galvenais skatāmies, lai bites un bišu māte no šīs saimes nenokļūtu pie mūsu lolotajām jaunajām mātēm. Kopā nopirkam 30, atsūtīja 32 mātes, itālietes, karnikas un bakfastrāses. Mātes ir, tagad ir jādabona kas? Bites. Pirmais variants. Mēs veidosim atdaleni, salasītu atdaleni no dažādiem stropiem. Jūs redzējāt kastē es ielēju ļergu, samagonku, lai būtu smaka, respektīvi, lai visas bites, ko es saliku šai kastē, pieņemtu vienu smaku un savā starpā nekautos. Katras saimes es ņemu 2 rāmjus ar aizvākotiem periem un bitēm. Svarīgi šeit, lai peri būtu aizvākoti un lai netiktu pārnesta bišu māte. Gadās arī, ka pārnes, bet, ja jūs ņemsiet aizvākotus perus ar lielu varbūtību, bišu mātes uz viņiem nebūs. Noteikti neņemam dējumus un vaļējus perus. Redzat, kāda skaista rāmi. 1, 2, kastē iekšā, kastē vāku virsū, tukšajā vietā ieliekam mākslīgās šūnas, jo vasara vēl ir diezgan gara. Cerēsim, ka šīs šūnas uzvilks un māte piedēs. Tālāk, viss kā tam būtu jābūt. Liekam virsū vienu magazīnu. Tad liekam virsū otru magazīnu. Un visbeidzot uzliksim jumtu. Un tā no vairākam saimēm mēs salasam rāmjus jau no atdaliņu veidošanai. Šeit jūs redzat pašu atdaliņu veidošanas procesu. Katrā stropā 2 rāmji, iepriekš ielikts rāmis barotava. Te var skaisti redzēt. Priekšā ir rāmis, kuram augšpusē barotava, un ieliekam 2 rāmis ar bitēm. Noturam šādu saimīti bez mātes vismaz 5 stundas, vislabākais visu nakti, un otrā dienā pievienojam jaunās mātes. Tā, atdalenis ir gatavs, bet ja jūs atceraties, mums ir vēl tie saucamie bļotņiki. Mātes pērk vairāk nekā veidoja atdaleņus. Tātad abļotņikos ir nepieciešams salasīt bites, respektīvi. To es daru no saimju magazīnām. Redzat, izņem magazīnas rāmi, uz viņa ir bites. Varbūtība, ka māte šeit būtu ir tuvu 0. Uzpumpējam, redziet, pudeli ar ūdeni, bitēm uzpūšam nedaudz ūdeni un iekartam spainītī. Šādi izējam 3-4 saimes un bites jau no atdaleņu veidošanai ir savāktas. Šeit svarīgi ir nepārmērcēt tās bites un neturēt ilgi tajā kamolā. Redzat, sakratam, tās, kas lien, lai nokrīt atpakaļ, un iekartam jaunu porciju iekšā. Un šeit jūs redzat, kā tiek veidoti bļotņiki. Ar zupas karoti ieliekam 2 karotes bišu un virsū uzliekam
rāmīšus. Tālāk vāku. Un svarīgi ir kas, kad apļotņikam ir jābūt ciet, respektīvi bitēm nevajadzētu nākt ārā. Un šādi sagatavotus šos te apļotņikus atstājam uz nakti. Svarīgi ir, ka atdalenis būs jāpiebaro pie kam ļoti regulāri. Kāpēc? Tāpēc, ka bites sākumā tur ir ļoti maz, un ja viņām vēl būtu bez visiem stropa darbiem jālido pēc medus, tad visticamākais nekas nesanāktu. Mēs sagatavojam tagad cukuru sīrupu attiecībā 3:2. Te bites tramīgas, māšu viņām nav. Un otrā dienā mēs pieliekam krātiņus ar bišu mātēm. Vienkārši ņemam, uzliekam virsū krātiņu un aiztaisam stropu ciet. Un, protams, barotavā ielējam sagatavoto cukuru sīrupu. Tad attiecībā 3 kg cukura uz 2 litriem ūdens. Šādi visu sagatavojam, aiztaisam ciet un ļaujam bitēm ar māti sarast. Redzat, šeit atkal stropā ir rāmīts barotava, ielējam nedaudz sīrupa, nemaz nav tik nedaudz tur, un no kabatas izņemam un uzliekam vienu krātiņu ar māti. Reku tur ir māti iekšā, kāds 5-6 pavadonis un kandīs. Vai transportēšanas un, tā teikt, uzglabāšanas. Tā, skatīsimies, vai mātes ir izgājuši, kas ir noticis. Taisam vaļā, ņemam krātiņu, ko mēs redzam, tukšs, viss kārtībā. Tagad mātei tik atliek aplidoties. Ielējam, protams, cukursīrupu. Viss, taisam ciet. Palīdz man. Lūk, jūs redzējāt. 4 Jāņu dienas un atdaleņi izveidoti. Pirkstus gaisā. Sekosim līdzi, kas notiek.